viņš varētu pret manī pagriezt. Vačirā tajā. Tu izskaties tāds, nu jau diezgan sagurs un noskrējies. Šī jau ir 3. diena no vietas, kā tiek bildēts. Katru dienu tiek uzfotografēts ap 1500 bildēm. Bet cik varētu būt derīgs bildes? Daudz. Daudz. Reāli, skatoties, kā cilvēki jūtas, kā viss notiek, es domāju, būs daudz labu bilžu. Bet ir tā, ka no rīta līdz naktī viss ir ko bildēt, tāpēc tas lielais bilžu skaits sakrājās. Šis viss projekts, tas ir vairāk, tā ir tāda sirds lieta, ja to ir iespēja arī tā kā pārvērst par tādu kā biznesa projektu. Bildīts, domāju, kā es redzēs arī plašāka publika, bet līdz tam vēl bišķiņ jāpagaida. Vai tu vari pastāstīt mazliet sīkāk, kāda tev ir fototehnika? Es fotografēju ar 5D un jauno 5D Mark II, kas iznāca. Un objektīvi man ir dažādi, un tas tumsā, ko es bliežu, viņam ir diafragma 1:1,2, kas reāli ir, reāli nakts ainām ir ļoti, ļoti labs objektīvs. Kad tiek fotografēts bildes, kur ir redzams tikai fons un cilvēks, kā tas tiek panāks? Tas tiek panāca ar ļoti spēcīgu pretgaismu un filtriņiem. Pat cik bija tumsa, tad bija man kustīgās ainas bija jādabū asas bildītais. Līdz ar to man bija ļoti, ļoti liela jūtība vajadzīga un liela diafragmas atvērums. Cik es saprotu, tad liela daļa tehnikas nemaz nav tavējā. Visas gaismas, dūmašīnas un tādas lietas. Ņemts vai no skaņu firmām, vai arī no fotostudijām. Fotoaparatūras un gaismas aparatūras īra, tas nav baigi dārgais prieks? Dārgs prieks. Šādai fotosesijai, es domāju, bez 400 var necerēt. Ja grib visu zirdziņu, gaismas, ūdens sūkni, lai imitētu lietu un vispār, jo tas vairs nav lēts prieks. Kādā veidā šī lietas mašīna darbojās? Ir jaudīgs sūknīts, ko ielaidas ūdenī, un tad viņš tā ar normālu šunku šaus augšā lietutiņu, un tad mēs mēģināsim skatīties, kā tā šļaukas dabūt, lai viņš izstās tiešām pēc lietas, jo šļauka esot normālā diametrā. Pagaidām tur būs tikai tās normāls viens tāds šļāciens. Bildes organizēšana tieši attiecībā uz cilvēkiem. Vai tu liki viņiem darīt kaut kādas konkrētas lietas, ja tā bija vairāk improvizācija? Kā tas notika? Pirms bildēšanās visiem tika paziņots apmēram, kas būs pa tēmu, ko es apmēram gribu, un tad es skatījos, ja cilvēki tajā lomā iejūtās un viss notiekās tā kā pa sviestu, tad es principā neko nepiebildu un tikai vienkārši ķēru mirkļus. Un tik līdz jūtu, ka mazliet tauta sabramizējās, samūst vai kaut ko tādu, tad es uzreiz skatos, ko darīt, ko viņam jābūt, kas darāms, kāda gaisma un pats visu dīdīju. Kā tika organizēta kostīmu veidošana, kaut kādi make-upi vai kaut kādas tādas lietas, kas vairāk tā kā to tēlu veidošanai tiek darīts? Es pat teiktu, tur piedalījos vesela brigāde. Principā viss sākās ar to, kad es meklēju kartupeļmaisus. Tas man likās tāds atbilstošākais materiāls, kā veidot audumus. Tos es visus dabūju caur draugiem. Tālāk es atradu uzreiz momentāli brīvprātīgos, kas ar to jomu nodarbojās, apģērbu šūšana. Un cilvēki uzreiz bija atsaucīgi un nāca palīgā ar savām idejām un ar savām rociņām. Tārpi tapa pāris dienu laikā īstenībā, tas bija fiksi, jo vienu tādu mežoņu tārpu, tur nevajag lielu prasmi uztaisīt. Tas ir pagriez, paplēs, uzmēri, uzsien un viss kārtībā. Bilžu atlasīšana un pēcapstrāde. Cik šis process ir sarežģīts un cik daudz laika aizņem? Tas ir ļoti sarežģīts. Piemēram, no tā mežoņa skrējiena, kas tīklo bija pupi, tur būs, es domāju, kādas bildītas 80. Un no viņām atlasīt 3 labākās, nebūs viegli, jo katram apstīties, kurā bildītē visiem ir labākās emocijas un vispārējais, es domāju, pāris stundas aizņems. Tu galvenokārt tās bildes atlasi tieši, labi, teiksim, viņām ir jābūt fokusā un tā tālāk, un cilvēkiem jābūt atbilstošām sejas izteiksmēm, bet vai ir vēl kaut kāda kritērija, pēc kuriem tu tās bildes atlasi? Principā emocijas, kadrējums, kvalitāte, 3 laikam tādas nopietnākās lietas. Pārējais arī. Es uzreiz ieraugu bildīti un redzu, ir vai nav. Kas ir tās parastās klasiskās lietas, ko nākās labot? Es domāju, ka krāsiņas nedaudz dabūt viņas dzīvīgākas, dabīgākas, kas nevienmēr ir fotografēšanas brīdī. Principā, laikam arī viss izkadrēt un dabūt to dzīvīgo krāsiņu. Pārējais ļoti bieži vienkārši paliek tā kā ir un ir labi.
Lielas paldies tev, Mārtiņ, par interviju. Ceru, ka arī turpmākās bildes tev būs skaistas un jaukas, un tad jau gaidīsim tev izstādi. Gaidām bildes.